2024. gads, janvāris, studija 316.lv. Mans vārds ir Imants, es esmu mācītājs Īrijā. Mēs visi zinām, ka ziemā neviļus vairāk gribam domāt par siltumu, par gaismu. Un jā, janvāris jau ir lielajā pusē. Pavisam nemanām dienas paliek garākas, nāk pavasaris, būs izmaiņas dabā. Un ja mēs šodien domājam par gaismu, par gaismas radītajām izmaiņām, mēs varam ņemt par padomu vienu visiem ļoti labi saprotamu lietu – sauli. Sauli, tieši sauli, tāds pastāvīgs lielums. Un tas jau bija, laikam, radītāja nodoms, ka visu galaktiku un supergalaktiku sastāvā ir mūsu zemeslode, un turpat kaut kur arī Dieva radītā saule. Galvenais gaismas un dzīvības avots priekš mums. Un tā ir iekļaut visā šai kopējā Dieva radītajā sistēmā un pavisam noteikti pats lielākais, noteicošākais, kas nosaka dzīvās un visticamāk arī nedzīvās dabas norises un zemes, saule silda. Saule dod gaismu, saule audzē. Nu jā, kā viņa tur tā pavisam netīšām gadījās īstajā attālumā, ar īsto temperatūru, īstajā attālumā no zemes, īstajā attālumā no mēnesis, nu tā pavisam nejauši, jā. Un arī pavisam nejauši atmosfēra ap zemi, gaisa slānis, kas izkliedē saules gaismu, lai mēs, tā pavisam noteikti nekļūtu akli. Arī pavisam nejauši, vai ne? Lūk, mēs to gaismu redzam sev apkārt, atmosfēras izkliedētu, sev tā kā no visām pusēm, pat mākoņainā laikā ir gaiši no visām pusēm. Un viss, kā jau es teicu, pavisam nejauši ir izdevies vislabākajā un droši vien vienīgajā iespējamā versijā. Un ja turpinam domāt par gaisu, mūs ietekmē nevien tās redzamā daļa, ko mēs redzam, ko cilvēks ar acīm redzēt, bet laikam jau arī tā neredzamā. Mēs zinām, tur ir ultravioletais un infrasarkanais, un arī tas tā, laikam pavisam nejauši radies. Un pie tam gaisma ir arī pārvietošanās ātrums, piemēram, mēs lasām, ka mēnesis no zemes atrodas 405,000 kilometru attālumā. Un gaisma no zemes līdz mēnesim nonāk, kā jūs domājat, cik? 1,2 sekundēs. 1,2 sekundēs 405,000 kilometru. Vai cilvēks to visu var izdomāt? Kristietībā daudz tiek runāts par gaismu. Jā, arī par tumsu, kas ir gaismas trūkums. Patiešām atsaucoties uz gaismas esamību vai tās neesamību, katrs jau viens mēs varam modelēt savas dzīves situācijas, varbūt pat izdzīvošanas situācijas. Un mēs lasām daudz grāmatas un nevelti mūsu senči pēc saules savu dzīvi veidoja un daudz ko darīja laukā un dārzā un mežā. Jā, tieši pēc saules. Un, ja es apmaldies okeānā, tad nosakot saules augstumu virs horizonta tās, tajā augstākajā kulminācijas brīdī, tu droši zināsi, kādos platuma graudos tu atrodies, izdarīsi secinājumus, uz kuru pusi jādodas, un tur palīdz arī zvaigznes. Un jā, jau senajā Eģiptē bija arī saules pulkstenis, redzama, palīdzoša gaisma, pastāvīga, patstāvīga, neietekmējama. Un nevelti Kristus dažādos veidos piemin gaismu. Un tur, kur viņš piemin šo gaismu, ziniet, viņš mācēja tā absolūti cilvēcīgi saprotamos jēdzienos viņa laika cilvēkiem ar dabisku, ar dabā redzamu salīdzināšanas metodu pastāstīt,
kā tad darbojas un kas notiek cilvēka iekšējā, jeb citiem vārdiem sakot, cilvēka garīgajā pasaulē. Dievs ir gaisma, un Kristus kādā vietā saka, es esmu patiesā gaisma. Un Jānis Kristītājs saka, patiesais gaišums, kas apgaismo ikvienu cilvēku. Patiesais gaišums, kas apgaismo ikvienu cilvēku, liekam uzsvaru, ikvienu cilvēku, ikvienu, tātad katru. Un paldies Dievam, ar viņa ziņu un nodomu ir šī ziņa nonākusi arī līdz mums, kā tas ir visiem cilvēkiem pieejams. Un kristiešu aprindās mēs ļoti labi mākam viens otru atbalstīt un pozitīvi un sūtam dažādus interesantus, uzmundrinošus tekstus no Bībeles. Tas ir fantastiski. Bet reizēm viņi ir tik pašsaprotami un nereti tādi varbūt nonivilējušies, pierasti. Tos dzird visur, tos redz visur. Viņi ir ļoti pierasti. Un ar laiku, iespējams, cilvēki pat vispār neaizdomājas līdz tai vārdu patiesajai jēgai. Un ir pat dzirdēts, ka nē, Dievs it kā nav visiem, Dievs ir tikai tiem, kas tic pareizi. Dievs ir tikai tiem, kā tie, kur nāk manā baznīcā, vai ne? Tie, kuri klausa un tic tā, kā es stāstu. Jā, bieži tiek varen privāti interpretēta Bībele un arī sapratne. Bet Jāņa evaņģēlisms saka, Dievs ir gaisma visiem cilvēkiem, un jā, pie tā es šokar arī palikšu, bet ne par to izstāsts. Gaisma ir laba, vai ne? Un to nevajag pārbaudīt, tā pierāda pati sevi, lai ko mēs par to domātu. Mīļie, viena no manām mīļākajām rakstu vietām, ko es tiešām saprotu, jā, kura man ir mīļa un saprotama un lietojama, ir Kristus Kalnas prediķis, kur viņš māca savus mācekļus un saka, un es varbūt tiešām aizveriet acis un vienkārši ieklausieties par gaismu. Ko Kristus saka? Jūs esat pasaules gaisma. Pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. Gaisma kliededzis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturi, un tas spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, ka tie redz jūsu labos darbus, godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Dievs ir gaisma, Kristus ir gaisma, cilvēki to atstaro, vismaz tā tam vajadzētu būt, vai ne? Un principā jau laikam ir vienalga, vai tu esi kristietis parastais, vienalga, kurām gadsimtiem ilgā konfesijā esi, vai esi mūsu laika jaunais emocionālais jūsmotājs. Manuprāt, tieši šie Kristus vārdi silti iesaka katram izvērtējams lietas un uzdod jautājumu. Un uzdod reālu jautājumu, vai dzīvē, kad ļaudis redz, vēro un ierauga mūsu darbībā, dzird mūsu valodu, izteicienus, izteiksmi, sajūt mūsu attieksmi. Ikdienā. Vai viņi godā Dievu, tā kā šeit bija rakstīts, godā Tēvu, kas ir debesīs? Vai viņi godā Dievu, skatoties uz tevi? Vispirms jau tev mājnieki, kaimiņi, draugi, kolēģi, tie, kur reāli tevi pazīst. Redzot tev nostāju, attieksmi, tavu cilvēcību, tiešām pazīstot tevi, vai arī
reti kāds pasaka. Visticamāk padomā, man tāds Dievs, man tāda saule, ar kuru tu te spīdi savā dzīvē, man tas nav vajadzīgs. Skatoties uz taviem vārdiem, izteicieniem, komentiem Facebookā, WhatsAppā, piedod, es negribu būt tāds kā tu. Dievs, ko tu tur mācies tajā baznīcā. Un paliek tas neredzamais, tas nepateiktais. Šie cilvēki saprot, ka nav attiecības ar Dievu. Nav, lai ko tu stāstītu, lai cik tu būtu uzbāzīgs. Kristus saka, kāpēc jūs runājat, bet nedariet, kā es saku. Ikdienā, darba ikdienā, katru dienu. Žēl, gaisma netiek neatstarota, ne arī nesta. Zināms taču, tas, kas ir sirdī, tas, kas ir iekšējā, tai garīgajā pasaulē, par to jau arī muti runā. Lūkas evaņģēlijā Jēzus saka, no sirds pārpilnības muti runā. Un tas ir tas, ko cilvēki mūsos redz, ko mēs sakam. Tas ir mūsu sirdī. Un, protams, katram jau mums pašam, un katrs mēs dzīvojam savu dzīvi. Katrs paši vislabāk zinām, kas notiek mūsu garīgajā pasaulē. Un pēc savas dzīves rezultātiem varam to dzīvi izvērtēt. Ir tas miera un prieka gaišums sirdī, ir vai nav? Bet evaņģēlijs jau ir labā ziņa, un mēs varam tajā kaut ko mainīt. Jo gaisma spīd visiem cilvēkiem, saka Jānis, kamēr dzīvojam. Kamēr ir saule, kamēr ir gaisma, tu to vari. Pasaule ir noilgojusies pēc saules, pasaule ir noilgojusies pēc gaismas, pasaule ir noilgojusies pēc eņģeļiem. Un kā iedrošinājums, lai ir viena gudra cilvēka izteikts tāds daudz pasakošs īsts teikums. Es atkārtošu viņu divas reizes. Tu, cilvēki, varbūt esi vienīgā bībele, ko kāds savā dzīvē lasīs. Tu, varbūt esi vienīgā bībele, ko kāds savā dzīvē lasīs. Lai mums visiem izdodas. Lai tiešām mums visiem izdodas, jo arī nākamās nedēļas viens no lasījumiem no mūsu gadu grāmatas ir tieši par šo tēmu, un Kristus tur tā arī saka. Es esmu pasaules gaisma, kas seko man, nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma. Mēs lūksim. Lielais Dievs, debes Tēvs, Tu, kas esi radītājs, Tu, kas esi miera devējs, Tu, kas esi gudrības un saprāta devējs, mēs atkal nākam pie Tevis šajā vakarā, kā Tavi bērni, kuri, ne visu zina, ne visu māk un saprot, bet tomēr uzticis Tev vienīgajam, kā savam labajam tēvam, vienīgajam, kuram var uzticēties. Un, ja mēs skatāmies apakaļ, mēs gribam par kādiem cilvēkiem Tev teikt paldies, jo kādā brīdī kāds ienes mūsu dzīvē Tavu gaismu. Kādā brīdī mēs kādā cilvēkā, kurš mūs uzrunāja vai ienāca mūsu dzīvē, mēs ieraudzījām Tevi un Tavu dēlu atspulgu, ieraudzījām patiesumu, ieraudzījām ieinteresētību, ieraudzījām laipnību, sapratni, mīlestību, cieņu. Un vienalga, cik dziļi vai tālu bijām krituši vai gājuši, mēs ieraudzījām savā dzīves krēslā iespīdam Tavu gaismu. Un tā iededzināja mūsu dvēselē mazu cerības sveci, ka viss vēl var izdoties, ka viss var būt labi. Un šī gaisma mainīja mūsu domāšanu, mainīja mūsu sapņus, mainīja mūsu domas, vārdus, mainīja mūsu sirdi, mainīja mūsu rīcību, mainīja mūsu attieksmi. Un it kā pavisam nemanot pamanījām, ka pasaule ap mums izmainās. Tā kļuva gaišāka, saprotamāka.
Mums radās vēlēšanās dzīvot. Un pavisam nemanām mēs kļuvām tavs atspulgs. Mēs sākam atstarot tavu gaismu uz citiem. Jo mēs sākam pamanīt tavu roku darbu, cik skaistu pasauli tu esi iekārtojis priekš mums zemes bērniem, ka te viss darbojas nevainojami, viss darbojas savā kārtībā. Jā, no tavas puses viss ir tā sakārtots, lai mēs būtu laimīgi. Un tas darbojas jau daudz simtus un tūkstošu gadus. Tēvs, un vien mēs paši cilvēki esam tie, kuri neredzam otrā cilvēkā tavu līdzību. Nevaram, nav laika, ir grūti pasniegt smaidu. Nevaram pastiept rokas veicienam, jo it kā kāds to varbūt nav nopelnījis. Un cilvēki, mēs reizēm arī pavelkamies un dodamies pilnīgi pretējā virzienā, nekā tu aicini. Jo tu mums esi visu uzdāvinājis tāpat, nepelnīti, nenopelnīti. Viss, ko mēs redzam sev apkārt. Tu arī mums neatprasi mūsu nepadarīto. Bet mēs gan nereti atprasām viens otram. Ne tikai nepadarīto, bet pat to, kas mums kādreiz nepieder. Tēvs, un esot informēti par to, kas notiek pasaulē, šķiet, mums ir bail. Šķiet, tevis radītais nodoms laimīgai pasaulē ātri tuvojas tai galējai robežai. Jo izskatās tumsa vairojas, nāves mašinērija nogalina, raķetes lido, bērni mirst. Bet reizēm cilvēkiem ārpus tā visa šķiet ir vienalga. Mēs lūdzam tevi, Dievs. Un mēs zinām reizēm neiespējamā cilvēkiem absolūti neiedomājamā veidā pasaules vēsturē tu visu esi atrisinājis. Jo tavs nodoms piepildās vienmēr, pie tam tavs labais nodoms, vislabākais, iespējamākais. Tavās rokās ir viss. Tu redzi un turi arī mūsu nākotni savās rokās, un tāpēc mums ir vērts dzīvot. Tāpēc, ka esi tu, tāpēc, ka ir tavs dēls, kuram ir vērts sekot, tāpēc, ka ir tava klātbūtne cilvēkos caur tavu svēto garu. Tāpēc, ka tu esi patiesā gaisma. Tēvs, paldies par tiem cilvēkiem, kuri nes tavu gaismu pasaulē. Lūdzam, uzturi tos savā lielajā žēlastībā, iedrošini, dod iespējas, dod spēku, dod izturību, dod arī veiksmi pēc sava labā prāta. Tēvs, lūdzam par sevi. Patiešām uzrādi mums katram vienam, ko mums vajadzētu mainīt savā dzīvē. Uzrādi, izgaismo, kas ir tie šķēršļi. Jā, kas ir tie grēki, kur ķēdes mūs notur un neļauj iet ārā no savas pašu pieņēmumu vai ieradumu verdzības. Tā bojājot dzīvi gan sev, gan citiem. Tēvs, izgaismo, uzrādi, liec saprast. Jā, varbūt tā ir vienaldzība pret visu, skatoties, kas notiek apkārt. Vienaldzība pret visu, kas notiek ārpus manām namdurvīm. Varbūt paša izvēlēta noslēgšanās, varbūt neaizmirsts pārdarījums, jā. Varbūt sevis mierināšana ar aizņemtību, ar noslogotību, ar nogurumu. Neatstājot, negribot laiku veltīt sarunām ar tevi. Tēvs, uzrādi, dod mums atvērtas acis, lai tavā gaismā redzam un atpazīstam vispirms jau sevi. Sargi mūs no ļauna. Lūdzam patiesi un pazemībā, lai tava gudrības gaisma iespīd mūsu dvēselēs. Un tavās rokās, Tēvs, liekam mūsu Latviju, liekam šo zemi īriju. Tavās rokās liekam visu pasauli. Tavās rokās liekam sevi un savus mīļos, par kuriem mēs šodien aizlūdzam. Tēvs, šajā klusajā lūkšanā mēs nesam to cilvēku vārdus pie tava troņa. Mēs tevi lūdzam.
Paldies, Tēvs. Paldies, ka Tu netiesā. Paldies, ka Tu nenāc šai pasaulē, lai pasauli tiesātu, bet glābtu. Paldies, ka Tavs dēls nāca mūs glābt no nepareizām izvēlēm. Nāca mūs dziedināt. Nāca atvērt acis. Darīt redzīgus, lai varam ieraudzīt, ka dzīvot gaismā ir labāk nekā tumsā. Paldies, Tēvs, ka Tava gaisma mūs sasniedz ātrāk nekā tā iet no zemes līdz mēnesim. Paldies, ka Tu joprojām dodi mums žēlastības laiku. Jā, laiku, lai atgrieztos pie Tevis. Laiku, lai grieztos prom no visa, kas ne sev, ne citiem nenes mieru mūsu dzīvē, nenes svētību, nenes gaismu, nenes piedošanu. Debes Tēvs, paldies, ka vēl ir laiks, lai varam Tavu gaismu nest pasaulē, lai iegūstam savas dzīvības gaismu, to, kur ved mūs pa skaidru ceļu, tuvāk vienu otram un ikdienas tuvāk Tev. Tā, tieši tā kā rādīja un mācīja Tavs dēls Jēzus Kristus. Tevs, esi ar mums šovakar un jaunajā nedēļā. Esi ar mūsu ģimenēm. Esi ar mūsu mīļajiem visā pasaulē. Paldies Tev, ka Tu izmaini dzīves tiem, kur to patiesi vēlas. Tev mēs ticam. Tev uzticamies, jo Tu esi mūsu Tēvs. Ļauj, ka visi kopā lūdzam Tevi un pielūdzam Tevi ar to lūgšanu, kuru mums mācīja Tavs dēls. Mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods. Mūžīgi mūžos. Āmen. Lai katrā vietā, katrā sirdī, katrā mājā, kur patiesi šeit, kopā ar mums un citur. Lūdz debes Tēvu, lai tur ienāk patiesais Dieva miers. Esiet svētīti!